Labs rīts jūsu mājās! Šajā reizē ķepā uz sirds stāsts par to, kā suņi palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām apgūt jaunas zināšanas. Jau gadu Latvijas Kinoloģiskās federācijas brīvprātīgo palīdzības grupa kopā ar saviem dažādu šķirņu suņiem brauc ciemos pie Rīgas 108. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Meža parks bērniem. Šeit 2 reizes nedēļā notiek kanisterapijas nodarbības. Kopā spēlēties jauki, būsim ļoti labi draugi. Labrīt, suņi! Nodarbības laikā bērniem jāveic dažādi uzdevumi. Jākāpj, jālien, jāķemmē, jāsien lacītes un lakatiņi, jāver krēles un jāved suņi pastaigā. Suns ir kā darba rīks, ar kura palīdzību pedagogs, logopēds, psihologs, mediķis palīdz bērnam pašam ar savu gribu uzlabot veselības stāvokli, kā fizisko, tā garīgo. Šeit nav piespiešana no pieaugušo puses, līdz ar to labprātīga darbība noved pie rezultāta ātrāk. Suņi ir ļoti pacietīgi un mierīgi. Šķiet, ka viņi ļoti labi saprot, ka jāpalīdz bērniem attīstīt gan fiziskās, gan intelektuālās spējas. Reku pogu, taisi vaļā pogu, taisi vaļā pogu, izdomā. Opā! Smuki noliec. Un kas te virsū ir tauriņi? Taurenīši. Suns nav dakters, viņš nav brīnuma līdzeklis slimībām, bet suns varētu būt brīnuma nūjiņa, ar kuras palīdzību tas viss sāpīgais, grūtais notiek daudz ātrāk, daudz patīkamāk un pozitīvāk. Kanisterapiju var izmantot nodarbībās ar bērniem un pieaugušajiem, ar dažādām diagnozēm, arī pēc psiholoģiskām traumām. Suņu šķirnei nav izšķirīgas nozīmes. Vairāk izmanto, protams, tos suņus, kuri ir radīti kā suņu kompanjoni. Zeltainais retrīvers, labradors, ņūfaunlendietis. Bet šeit jūs redzat arī, pieņemsim, border collie, kas ir ļoti gudrs, līdz ar to viņam padodas triki, viņu var izmantot kā izklaidējošu sunīti. Jūs redzat arī būmastifu, kas nav tik plaši izplatīts suns kanisterapijā, bet konkrēti šis ir ļoti piemērots individuālām nodarbībām, jo viņš ir ļoti līdzsvarots un ļoti lēns. Nodarbības mums ir gan individuālās, kad bērns ar pavadošo personu asistentu nāk atsevišķā telpā, kur viņi gaida sunītis ar saimnieku, un ir programmiņa, ko viņi tad dara. Kādas lietas, ko viņi mācās. Ja tie ir pūkaiņie suņi, tad, piemēram, ķemmē un tādas aprūpas lietas mācās parūpēties par sunīti, viņam noslaucīt muti, kad vajadzīgs, vai iedot padzērties, uzcienāt ar kārumu. Spēlējoties ar suni, mācīties lietas. Bieži vien nemācīties, bet nostiprināt to, ko viņi ikdienā grupās apgūst. Piemēram, krāsu mācība, skaitīšana, tādas lietiņas. Vienkārši ar suni spēlējoties, tās lietas vēl vairāk nostiprinās. Un vēl mums ir nodarbības grupās, ko mēs ejam, arī kad mēs esam komanda, kas arī katram sunītam ir sava programma, ar ko viņš iet, kam ir šķēršu joslas un tādas ļoti aktīvas nodarbības, kam ir atkal tādas mierīgākas nodarbības, un tad mēs visi kopā mācāmies. Uzsākot šīs nodarbības, dažiem bērniem bija bail no suņiem. Tomēr šeit neviens netiek spiests kaut ko darīt. Viss notiek mierīgi ar pedagoga un suņa saimnieka pamudinājumu. Tā labā lieta ir, ka viņi aizmirst tajā brīdī, ka mācās. Viņi aizmirst to mācīšanos, tas ir citādāk. Ja viņi, piemēram, uz metamā kalniņa liek kārums tik punktiņi, cik tur ir uzmesti, viņam mērķis ir pabarot suni pacienāt, viņš aizmirst, ka viņš nemāk skaitīt. Tas ir vienkārši neaprakstām. Pirmām kārtām jau tas, kad mēs atnākam bērniem, visiem acis staro. Viņi ir laimīgi, viņi mūs sagaida, viņi jau mūs atcerās pēc vārdiem, un suņus pat atšķir arī, kaut vai pieņemsim šeit jūs redzat 3 baltus, suņus liekas vienādi. Šie mazie visus atšķir. Bija tādi bērni, kas no sākuma baidījās, tad tagad viņi jau droši nāk un iedod kārumu. Ļoti daudzas lietas. Suņi viņi nedrīkst būt agresīvi nekādā gadījumā. Ne mazākās izpausmes, tāpēc šiem suņiem ir ļoti pamatīgi testi, kuras jāiziet ir, un tikai tad šie suņi tiek pielaisti pie darba ar bērniem un vispār ar cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības. Lai arī pasaulē ar kanisterapiju speciālisti nodarbojas jau ilgu laiku, Latvijā šī prakse vēl ir salīdzinoši jauna.
Pirmo reizi par kanisterapiju tā nopietni mēs sākām runāt 2 gadu atpakaļ, kad Latvijas Kinoloģiskā federācija uzaicināja poļu kolēģus, un mums notika pirmā tikšanās seminārs, kur mēs vispār uzzinājām, kas ir kanisterapija. Pa šo laiku, pateicoties šai pašai Latvijas Kinoloģiskajai federācijai, ir noorganizēti 2 braucieni, kur ir šie entuziasti brīvprātīgie mācījušies, un mums principā jau ir uz šo brīdi 17 brīvprātīgie kanisterapijā, kas Polijā izgājuši pirmo kursu un var strādāt kā palīgi kanisterapijā. Uz savu roku to noteikti nevajadzētu darīt, jo tad var sabojāt visu priekšstatu ar kaut kādu nezināšanas kļūdu. Ja ir vēlme kādam to darīt, mēs esam atvērti sadarbībai, tā kā jebkurā gadījumā var mūs meklēt, un ja kādam interesē, viņi var sākt kopā ar mums turpināt to darbu. Es domāju, ka šī vispār ir tā joma, kur būtu pārsvarā jānodarbojas ar labdarību, ka tā ir tāda lieta, kur, es domāju, ka tā nav komercija. Mēs palīdzam cilvēkiem, tas rada mums gandarījumu, bērniem prieks. Vienkārši tas ir forši. Šis ir Ķepas uz sirds sezonas pēdējais raidījums. Paldies visiem mūsu stāstu varoņiem par līdzdarbošanos. Paldies skatītājiem par atsauksmēm, vēstulēm un idejām. Iesākto mēs turpināsim jau rudenī. Mēs ar Riku novēlam, lai visiem dzīvnieku draugiem un viņu mīluļiem lieliska vasara!